Es jau pašā sākumā vēlos pabrīdināt, ka šī ziņa nav priekš tiem, kam vāji nervi. Tātad es, kā jau alaži meklējot internetā interesants gadžets, par ko tev pastāstīt, uzdūros, kā sākotnēji likās uz kārtējo neiedomājamo USB ierīci. Taču iedziļinoties, es sapratu, ka tā viennozīmīgi ir slimākā USB ierīce, ko man ir nācies redzēt. Tātad no malas visai interesanta USB flešatmiņa, kur izskatās pēc žurkas, kurai darbojoties acis spīd sarkanā krāsā. Protams, ka es pat nevarēju iedomāties, ka šī flešatmiņa varētu būt roku darbs, nevis rūpniecisks ražojums. Līdz es ieraudzīju tālāk sekojošos attēlus. Kā izrādās, šī USB atmiņas izgatavošanai ir izmantota īsta žurka. Es pat nevēlos iedomāties, kas bija jādara, lai žurkas acu vietā būtu iespējams ievietot sarkanos LED diodes. Man personīgi visai grūti iedomāties, ko vēl slimāku varētu izdomāt un realizēt par šo. Jā, vieni izmanto savu radošo potenciālu, lai radītu skaistas lietas, savukārt otri laikam jau vienkārši slimi, ja kas tāds ienāca prātā.